Manu varoni sauc Tadaiķiene, es esmu Vārnu Kodēja. Tad zvejnieka sieva, nabadzīga un vienīgā būtībā iztikšana ir tā vārnu košana. Sākumā likās vispār kaut kas tāds mītisks, tā kā Bēla pašizdomāts, tā kā darbs, ko var darīt zvejnieki, bet izrādās, esot un aizbraucot ekskursijā uz Kuršu kāpu, tur reāli ir bijuši šādi cilvēki, ir bijusi tāda nodarbošanās kā vārnu kodēji. Vārnu kodēji ir cilvēki laivās, kas knapi turas kopā, ja grib jūrā iet. Tāpēc viņi ir uz sauszemes un viņi ķer vārnas. Tie ir izdzīvotāji, kuri skatās debesīs tikai, lai redzētu, vai tur nelido viņu ēsma. Un tāpat laikā vārnu kodējs ir arī kā tāda nezāle. Tas ir kaut kas, kas tad, kad viss iznīkst, viņi turpina dzīvot no tā minimuma un izveidojot kaut kādu savu izdzīvošanas tādu miksli, tādu sajaukumu starp pagānu, tumsoņu, okultismu, reliģiju, ticību. Kaut kur pa vidu viņš ir sapinies pats kā vārnu tīklā. Man šķiet, ka vārnu kodēji viņi visburtiskāk, viņi tiešām cīnās katru dienu, katru ziemu. Viņi nemitīgi cīnās par savu izdzīvošanu. Un, man liekas, ka vārnu kodējiem, es nesen tikai sapratu, kad klausījos mācītāja kundzes monologu, un tad es sapratu, vārnu kodējiem, manuprāt, nav sapņu. Viņi ir cilvēki, kuriem nav sapņu. Viņi dzīvo dienu no dienas un cīnās dienu no dienas par savu izdzīvošanu. Cilvēka laivās ir cīņa par izdzīvošanu. Cilvēka laivās man pašai ir cerība, Bela vārdiem, ka to cilvēku skaits, kuri grib sapratni, vairojas ātrāk nekā to cilvēku, kuri grib vadīt ar zobenu un zeltu. Cilvēki laivās izrāda ir par to, vai nu mēs spējam darboties kopīgi labumu vārdā kā sabiedrība, vai nu mēs katrs rūpējamies tikai un vienīgi par savu labumu un nespējam darboties kopīgā labuma vārdā. Loģiski ir arī tas, ka tas, ko panāca ar Baltijas ceļu, kad visi sadevās rokās un visiem bija tā kopīgā vēlme, tajā ir spēks. Šī darba skats uz mūsu tautu būtībā ir tāds, ka latvieši nespēja vienoties. Viņi nespēja vienoties, viņu nosaukt partiju vienotību un saskaņu un vēl kaut kas tam līdzīgs, bet viņi nespēja to izdarīt, jo tās aizdomas par to, ka kāds tajā visā meklē savu labumu un atbild uz jautājumu, kāds ir man labums, kāds man būs labums, vai nebūs lielāks kā zaudējums un tā tālāk, nosaka to, ka viņi nespēja vienoties, kas ir mazas tautas traģēdija. Izrāde ir tumša, gan burtiski, gan pārnestā nozīmē, un iet bojā viss, kas vien var aiziet bojā. Varoņi, straume, mīlestība, ciems, viss. Bet es turos tomēr pie tās cerības.